Kas latviešiem trūks? Kāpēc viņi ir tik drūmi? Naudiņa trūks daudziem, bet pirms tam trūkst jau smadzenes. Tu jau neesi gejs, ne? Man ir kaut kāda perioda viena tēlo draudzene, pēc tam cita tēlo draudzene. Tā tāda ļoti vīrišķīga padarīšana. Nu jā. Pastāsti vienu interesantu lietu, ko neviens par tevi nezina. Kā tu definētu veiksmīgu dzīvi? 5 pakas. Likās, wow, nu kāds gatavs maksāt. Atsūtīs spēli un vēl samaksās, tā kā wow. Futbols ir karalis. Man besīja futbols. Ārprāts, tas tie laivi, kas tur nav. Man kaut kas zvanas. Nenormāls sāpīgi. Nenormāls sāpīgi. Tos vēl viena valsts, kur iedzīvotāji nedomā, ka viņiem valdība ir kaut kāda krāni, nu. Šitas arī ir višķiņi. Uzskačāts, jā. Kas ir tas punkts, kur tu gribētu nonākt? Nē, nu es esmu precējies vēl, bet ir slikti, un kur prikols? Viņš tur bija kaut kur parabījies kaut kādā bārā. Tur naudas ir pilnīcīgi. Bija tev kaut kāds pasākums tev? Man bija nipeļos, piercingi. Mēs tieši, tu esi alumīnija cūka. Tas zvana pie durvīm, kartupeļus piedāvā. Tieši ienāca ar miesasargiem tajā danceflorā, un porcija bija tik liela, cena bija tik laba. Mums tieši tajā brīdī viss sociālās tīkls nobloķēja. Nobloķēja? Kāpēc? Man ir 12 gadus vecs, ne? 12 gadi! Un tagad tu esi nofiltrēts, tev nav jāslēpjas, esi atklāts un cits. Un tagad tu esi nofiltrēts, sarunas plūs kā uguns liets. Dārgie draugi, podcasts Nofiltrēts, ciemos Arnis. Čau, Arni. Čau! Tu esi tas Arnis Rieksts, ja es saprotu. Es gribētu būt tas ērnis rieks. Tu gribētu? Jā, ja es nejaucu, tas ir turīgs džeks, jā? Nu, es saprotu, tu esi tas čals, kas to Mikrotika. Jaunlatviju taisīja, ja? Tas es negribu būt, nē, es sajaucu. Ir Arnis Riekstiņš, man liekas, ir bagātākais cilvēks Latvijā. Jā, Mikrotika, tas īpašnieks, jā. Man liekas, ka tas bija Arnis Riekstiņš, jā. Bet ir tas ir Rieksts, jā. Man liekas, ka tas arī bija Arnis. Tas es negribu būt. Tas tu negribi būt? Nē. Ok, pastāst, no kurienes tu pie mums brauc? Tu bija kaut kāds pasākums tev? Jā, bet īstenībā nedrīkst par to stāstīt. Tas ir liels līguma uzņēmums, konfidenciāla informācija. Jā, ok, labi. Tā ir visiem šitiem influenceriem, ne? Tikai pasauc kādu parunāties, nevar jau parunāt, tāpēc... Pa lielam mums nebūs par ko runāt. Jā. Šitāds jautājums, man ir atrakstīts, ka es nevaru. Šitāds jautājums, šitos arī nevaru. Un tad, principā, paldies. Bija forši, jā. Tā. Ok, es skatos tev audio kvartāla krekliņš ir. Jā, bet netīšām. Tas nav speciāli. Kā tam netīšām pieredzējuši sociālo tīklu cilvēki, taču viņi jau zina, ka jānāk ir pareklamēties. Te arī, kur es pat ietetovēju. Bet jā, mēs šogad nosvinējām ar grupu Audio Kvartāls 10 gadu jubileju. 10 gadi. Jā, un bija foršs koncerts, viss bija labi, bija tādas domas plāni, izdevām albumu. Un mums tieši tajā brīdī viss sociālās tīkls nobloķēja. Nobloķēja? Kāpēc? Es nezinu. Tā kā viss sākās no mana Facebooka. Tieši Audio Kvartāla? Mans privātais Faceīts, un man bija piesaistīts viss Audio Kvartāla Faceīts, Instagrams, un vienkārši viss pazuda. Un ko nu? Tikko iztiesāja atpakaļ. Bija tiesas reāli? Ne tiesa, bet caur juristu mēs gājām, aizsūtīja metai pirmstiesas brīdinājumu un tikai nopietni? Crazy. Un kāds pamatojums? Sorry, kļūdījāmies. Nopietni, jā? Man atnāca beigās vienkārši epstās, sorry, kaut kāds gļuks, kaut kas tāds. Pilnīgs, sviests. Crazy. Klau par Audio Kvartālu. 10 gadus jūs esat, ne? Jā. Bet reāli, man liekas, ka, 10 gadu laikā nevajadzēja bišķi jau būt populārākai tai grupai. Man tavu komentāri prasās par šito reāli. Pat jautājums, vai reāli tas Audio Kvartāls, viņš visu laiku ir aktīvi strādājis, vai reāli ir bijuši kaut kāds pauzes vai kā? Nē, es teiktu, ka ir, protams, kad ir tur kaut kāda pauzīt. Tagad, kad mēs bija viss nobloķēts, tad ir tāds gruzons bija. Mēs tiešām mazāk kaut ko darījām. Bet īstenībā visu 10 gadus mēs tādā normālā līnijā šitā te močījām.
Nu jā, jo man, piemēram, es par audio kvartālu biju dzirdējis, bet es neteiktu, ka tas būtu baigais mainstreams, vai ne? Jā. Un tad es vienkārši domāju, kā tad jūs ar to audio kvartālu, kā jūs tur, kur jūs spēlējat, ko jūs darat, kā tas notiek? Jā, bet... Jūs kā pa kādiem klubiņiem maucat, vai? Nē, klubiņi, zin kā, pilsētas svētki, kultūras nami, visādi privāti pasākumi. Mums ir arī tur otra blice, kur mēs maucam ritīgos kotlešniekus. Kas ir kotlešnieki? Tas ir tas kaut kāds tur dārzballs? Korporātņiki, kāzas un viss šitais te, kur spēlē citu mūziķu. Okay. Tur ir cita arī nosaukums? Jā, tur ir ballīšu krustēva, tur mēs uzvelkam parūkas, uzvelkam brilles. Tas tāds ir jautrais variants. Jā. Okay. Audio kvartāls arī ir diezgan jautrs. Audio kvartāls diezgan jautrs, jā? Kā tu teiktu, 10 gadu laikā, kas pietrūka, lai būtu tāds, kāpēc nav tā kā tur, prāta vētra vēl viena? Es arī nesaprotu. Baigi grūti ir vispār. Tur tu cīnies, un mums ir galvenais nepadoties. Ļoti daudz grupas ir močījuši tur 6 gadus, 7, 8, beidzās viss. Mēs močīsim, izšausim vienu brīdi. Ik pa laikam ir kaut kas tāds labāks, tur kaut kādi radio topi lielāki un tā tālāk, bet... Es vēl ceru, ka viss notiks. Okay. Pagāja, tas tavs bračka, kas tajā X-faktoram piedalījās. Tas bija tagad šitajā, Tagad, jā. Okay, jā. Pagāja, kas tur bija pa grupu? Squirrel Boys, jā. Tas nosaukums tāds... Dīvains nosaukums. Es baigi nefanoju par to nosaukumu. Nu jā, jo pa lielam, zin kā, man liekas, kad... ja tu kaut vai gribi, lai cilvēks spēj to kaut vai soc tīklos atrast, vai ne? Un tu saucies kaut kāds... Jā, mēs tur kaut kādām tantiņām vispār. Viņi tur dzied arī tādas dziesmas citreiz, kas tāds forši būtu tur kultūras nam dāmām. Iedomājies divas omcenes sačukstās, vai ne? Tur, kas šitie tādi ir? Un viņi atbild, atmet ar roku. Foršs puiks! Foršs puiks! To tik ļoti man neinteresē, zini. Es nezinu, kāpēc viņi tā izdomāja. Varēja būt vāverēni kaut vai. Vāverītis. Es nezinu. Ne, tas būtu elitāri. Vāverīšu puikas. Tas būtu vispār super. Ko es tev gribēju paprasīt? Galā tu jau, es tev šeit neuzaicināju. Pirmkārt, audio kvartāls tas ir tāds blakus efekts, bet man jau loģiski par to TikTok vairāk interesē tā tālāk. Jo, zījā, tu man pastāstīsi, kā ir, jā, bet man no malas izskatās, ka tev ka tu tā nenormāli ātri izšāvi. Ka tev tas uzrāviens bija tāds, ka tu vienkārši tu parādījies, un pēkšņi tu jau esi populārs, un tāda vidusceļa nav. Kā tu vai tu vienkārši, vai tas kārtējies stāsts tā kā audio kvartāls, varbūt tu tur 5 gadus kaut ko tur čubināji, visiem bija pofīgi. Nē, zin kā bija, īstenībā arī tas viss sākās ar audio kvartālu. Es uztaisīju TikTok kontu audio kvartālam, un tur bija tā, ka pa lielam es biju tas, kas tur darbojās. Man tur džekus bija tā kā grūti tur visā iesaistīt, tur vai filmējamies. Sākās ar audio kvartālu TikToku, jā? Es uzšķinīju līdz kaut kādiem 10 000. Jā? Jā, mums ir 10 000. Es neesmu pa TikTokā nekad redzējis audio kvartālu. Šobrīd baigi tur nekas nenotiek. Tas bija sākumā, jā? Tagad bija ziedu laikos, jā? Tagad ļoti rēt. Un tad vienkārši, man bija viņiem jāsāk lūgties, davai, filmējamies, tikai mana seja tur visu laiku. Saka, davai, priekš kam to vajag, varbūt tāpēc mums arī neiet tik labi. Ka man viņš tā jābūt moderniem. Jā, un tad es vienā brīdī man besīna. Viss. Ja gribat, tad taisi tālāk to TikTok, es taisu tagad pats savu kontu. Okay. Bet man jau tur gāja diezgan ok. Un tas bija cik ilga laika atpakaļ tagad? Tas bija, es teiktu, TikTok karjeru sāku februārī, ne šajā, bet pagājušajā. Tu tikai gadu? Ar šo nodarbojies? Tūlīt būs 2. Bet iedomājies, tas ir crazy. Bet es sapratu, kas strādā, kādi vidīgi strādā, un es tos uzreiz tieši tā sāku močīt savā kontā, un viņš tiešām baigi strauji uzauga. Es īstenībā, es vēl šodien, es zināju, ka tu nāks, paciemoties pie manis, vai ne? Es vēl tieši iedomājos, man arī pamēģināt šitādus vidīgs uztaisīt, jo, piedod atvaino, man kā arī satura veidotājiem no malas liekas, ka tas ir nenormāli easy. Tā kā, ka tas ir, ka tas ir tāds, vieglais stiliņš. Nofilmēs sevi no dažādiem leņķiem, pats sevi atbildi. Man vienkārši liekas, ka tas ir nenormāli vienkārši, ne? Bet zin kā, varbūt problēma ir manī, varbūt arī nav ko sarežģīt. Zin kā? Es piekrītu citreiz, ka nevajag to visu sarežģīt baigi. Man gan patīk, ir tie džeki, kas tur taisa rītīgi, Mārtiņš Dinsbergs. Mēs par šitiem džekiem runājam jau ar baigi raiti jau iepriekšējā epizodē. Es viņiem prasīju, kas viņiem patīk no veidotājiem, ne? Satura veidotājiem.
veidotājiem. Viņš tieši teica tos, kas taisa šos... Jā, Rihards Sniegs, tur Beach, šitie, kas jā, viņš tieši visus tos nosauc, jā. Man rītīgi patīk, bet tur tā kvalitāte, bet es saprotu, ka man vienkārši šobrīd tam tā kā, nav laika. Tas ir rītīgais high-ends, jā. Tas ir tā, tur toči tu var strādāt ar lieliem uzņēmumiem, vai ne? Ja tu jau pats tagad kaut kādu laiku darbojies, tu jau saproti arī, kā ir to maksāt spēju par saturu uzņēmumiem, vai ne? Jā. Ir tādi, kas vispār neko nevar atļauties, ir tādi, kas jau kaut ko, vai ne? Ir tādi, kuriem jau vieglāk, vai ne? Jā. Bet, lai tu spētu atļauties kaut kādu to high-end saturu, tur ir čisti, tur ir tādi uzņēmumi, kurus visi zina. Tāpēc jau ir tas pats virši, vai ne? Ok, loģiski, ja tev ir tāds klients, un tur tu kaut ko var sataisīt, vai ne? Bet tie vidi, ka krūti rītīgi man patīk. Nē, rītīgi. Es gribētu kaut kādu varbūt tādā līmenī strādāt. Gan jau. Tas ir, bet man liekas, ka tas ir tas pats stils, jo es tev reāli lieku vienā kastē ar, man liekas, ar baigi raiti, tas pilnīgi tas pats stils. Ko tu nosauc, kas vēl ir, kas šitāda stila? Ir tagad arī baigi izšāvt, pats, es priekš aizmirst viņas vārdu, Petrāgo uzvārds bija. Petrāgo? Es aizmirstu, kāds vārds viņai bija. Ļoti strauji izaug, ļoti augstu skatījumu. Viņi tur ar savu džeku dāvi, tur divi tā taisa vidikus un arī tādi skečiņi. Ļoti labi viņiem iečeko, jā. Es pat tādu nezinu. Zini, kas man liekas nenormāli interesants saistībā ar TikToku? Tas, kad mums katram tas burbulis, katram tas savs timelines atšķirās, vai ne? Un tikpat labi, zini, cik tev kontam sekotāji tagad? Aptuveni. 30 būs. 30,000. Karoči 30,000 sekotāji. Es tev varu apzērēt, ir tādi cilvēki, kur pat tāda ārni vispār neko dzirdējuši nav. Protams. Jo katrs šķirsta to savu, viņš dzīvo savā pasaulē. Piemēram, tad, kad man sieva kaut kad parāda, ko viņai tur rāda, man liekas, ak, Dievs nerāda man to. Jā, es arī esmu redzējis 100 reižu, man rāda, pasies šitais te, kā tu nezini? Kā tu nezini? Jā, šis standarta teksts, kā tu nezini? Varbūt tāpēc, ka es neko tādu nestos, man neinteresē. Tur bija arī viena meitene, kas tur man rāda tos influencerus. Šito es nezinu, nākamo nezinu. Viņai ir tas savs burbulis, māmiņas burbulis, un tur ir tāds pilnīgi citi cilvēki darbojās, kur ir tur, es paskatos tos viņu skakotājs ārprāts. Kā nenonāk līdz manim tas? Pat viens video nav. Jā, tā ir. Tāpēc, ka viņš, acīm redzot, domā, ka tas nav īsti tavs stils. Un tā. Ok, pagaidi, skaties, tu precējies neesi, jā? Šis ir tā. Šis ir tāds foršais jautājums, jā? Tu trāpīji. Ne, tavs šo podcastu skatās tikai 100 cilvēki, nevis 1000. Tā kā tavs sieva potenciāli to pašo neredzēs. Tur droši teikt. Es esmu precējies vēl, bet ir slikti, un viss iet uz šķiršanās procesu. Tāpēc gredzens vairs nav kādu laiku. Tu jau ok. Kāpēc tur nav sakārtots viss tā kā beigas pavisam tā? Tas pamazām. Okay. Bet tur tā kā viss jau kancel, viss slikti. Jā. Bez varīgiem, jā. Tev bērni ir? Jā, bet tas ir no citām attiecībām. Ok, bet cik tev bērni? Man ir meita, man ir 12 gadus veca meita. 12 gadi? Ņufigosibē? Zikā? Bet tas ir tik forši. Man tā patīk, kad esmu tāds stilīgais tētis. Jā, vai ne? Kad es arī tur aizbraucu, citreiz viņi prasa ekskursijās, tur vai kaut kādu vecāku līdzi, es aizbraucu līdzi, un viņai ir forši, kad tur, nevis tur tāds vecais kaut kāds atnāk, bet tāds, kurš tur ar tiem bērniem ir tā čilo, un tas man rītīgi patīk. Rītīgi forši. Es vispār nespēju to iedomāties, jo man meitai 3 mēneši, un mēs tas jau tikai sēžam un gaidam no viņas kaut ko, ka viņa būs, ka viņa kaut ko sāks darīt, zini, ja? Tagad jau viņa tur pasmaida, paskatās, jau liekas, wow, tu kaut ko dari? Amazing! Un tā kā tas būs tik forši, ka būs jau tāds lielāks cilvēks, ar kur to var aprunāties, kā tev gāja, vai ne, ko tu darīsi, man liekas, kaut kāds kosmos šobrīd. Es viņu retreiz arī kaut kādos vidikos iepinīju. Jā, nav gadījies man redzēt. Šeit, kad man vajag, tad... Tāda vecuma bērna, tad es lieku iekšā. Tā tu izmanto, ja? Izmantoju. Nē, es tur kaut ko piesolu vienmēr. Vajag. Tas ir biznes bērni var saprot. Jā. Daudz radnieks iesaist. Ļoti labi. Tā vajag. Mums ir slavenais āriņš, kā tu neies pie āriņa pafilmēties. Bet tur īstenībā arī... Viņš tak slavens mums ir tagad. Bet tur arī sāks tajā brīdī, piemēram, par tām pašām dāmām. Man tur sieva ir viena, tur draudzene cita, tad tur filmējas tā, tad man nomainās tur tajā video.
Man ir kaut kāda perioda viena tēlo draudzene, pēc tam cita tēlo draudzene. Tavu draudzeni, ja? Jā, un cilvēki reāli domā, ka... Es arī domāju. Pagaid, tās meitenes, ko esmu redzējis. Tās, kurš redzējis, tur neviena nav. Jā? Ne mana draudzene, ne mana sieva. Nopietni! Es reāli tieši domāju, pasies kā tev, pasies glīti sieva tev, ne? Es domāju, ņifīgi, es gribēju pasāst savu noslēpumu, ja? Izrāda, tās ir kaut kādas paid actors, ja? Jā, tur ir man māsīca, un tur vienkārši draudzene. Tur, un man raksta tie cilvēki, kā tu tā vari, kāpēc tu tikko, tā kā tev bija tā, tu tagad aizgāji pie blondās, kas tev ir, Ārnis, kāpēc tu krāp, raksta komentārs. Tur vispār viens zina, ka tā ir man māsīca, kā tu vari ar savu māsīcu? Es domāju, ko? Kādu māsīcu? Labs, šis ir ritīgi labs. Jo tā ir, jo tas, ko cilvēki, piemēram, redz, es arī skatos tavus viģiks, es arī padomāju, ka tas ir, ka tā ir kaut kā tavu, vai tavu sievieti vai sievu vai kas, vai ne? Bet tā cilvēkiem tās smadzenes strādā, jo tas ir tas pats, kas, piemēram, kaut kādi mani TikTok klienti, vai ne? Tev droši vien ar tas pats ir, lai gan, labi, tas atkarīgs arī no tiem uzņēmumiem, tu varēsi pastāstīt, kā tev ir, bet man tas prikols, ka vienu brīdi visi domā, ka es placī strādāju, vienu brīdi, tur, nezinu, visi domā, ka Slaviks ir īsts cilvēks, jā, vienu brīdi viņi domā, ka es tagad pārcelšanās 24 tur strādāju, vai ne? Viņi nesaprot to, ka vienkārši, ka es taisu saturu, es papilmēju vienu, papilmēju otru, un es pie viņa aizbraucu reizi nedēļā, nevis es tur dzīvoju. Piemēram, arī starp citu šitas ten, N1 Home, kas ir, no kuras starp citu mums ir galdi, mēbeles, tā tālāk palīdzēja iekārtojumi. Šautauts, N1 Home. Par viņiem arī ir tā, mēs jums apfilmējam tos video, pēc tam es aizbraucu tur uz nākamo filmēšanu, bet tas darbinietis stāsta to, ka viņi prasa, kur ir Rudolfs. Viņi grib, lai Rudolfs viņus apkalpo. Viņi nesaprot to, bet es pats arī esmu šito uzķēries. Tu neesi to uzķēries. Man ir bijis, ka es pats skatos kaut kādas profils, un es kaut kā uzreiz pieņemu, ka tas ir darbinieks, un tad es to pašu seju ieraugu citur. Man tāds, skaidrs, tu esi mans konkurents, tu vienkārši arī viģiks tā izšķir. Man tā bija, piemēram, ar LED akcijām, kad LED akcija lielais bums bija. Es vienreiz speciāli aizbraucu uz LED akcijām, lai redzētu visus tos cilvēkus, kas tur filmējās. Un nebija tā kā neviens uz vietas. Viņi tur reāli strādā, bet tajā dienā nebija. Un es tāds vīlies biju. Jā? Es arī esmu braucis vairākas reizes, lai akcijām kaut ko pafilmēt. Arī kā Slaviks, gan vienkārši kā es. Nē, viņi vispār forši. Nē, forši tie cilvēciņi. Bet vispār par to, ka tie cilvēki tic tam visam. Facebooks, es lieku arī video Facebookā. Es ielieku vienmēr Instagramā, es ielieku Facebookā, un tu redzi, kā atšķirās TikTok auditorija, Instagram, un cik naidīgs ir Facebooks. Tur ir ārprāts, tu ieliec kaut kādu skeču, un tas cilvēks, viņš ir tāds absurds, tas skečs, un tas cilvēks tic, ka tā ir patiesība. Jā. Un viņš vienkārši ieraksta tur tādu dzēlīgu komentāru, un tur Facebooks ir. Un tu apsies sievieti ar tādām puķēm vienkārši. Viņa ir profila bildītē. Nu, vot. Es starp citu, es vēl šodien redzēju vienu tavu video, kur bija, ko Omcene domā pa X-faktoru. Man uzreiz, jārēc, es pats X-faktoru skatos laikā, vēl likās tik rēcīgi, ka tas ir kaut kāds puika, meitene, gara mati nevar saprast. Bet tā ir. Tā ir uz ritīgi rēcīgi. Es nevaru apsolīt, ka es pamēģināšu, bet varbūt pamēģināšu kaut ko tādu uztaisīt, jo man liekas, ka tas ir tas saturs, kurš ir tiešām nenormāli pašam smieklīgi taisīt, zini? Jā. Un tas, kad no editošanas līmeņa vispār nekā tur nav. Viens leņķis, otrs leņķis, tur nav ko darīt, tāpēc jau tu teici, ka tu krustojumā sataisīji TikTok, jo tur jau nav ko darīt, vai ne? Un tie ir man mīļākie, bet tieši šitādi te ir man mīļākie. Tu ieguldi mazu darbu, un viņš tā izšauj tur tūkstošiem laika, vai ne? Tur nereāli krūti. Ko es tev vēl gribēju prasīt par, kā tev vispār tagad ir, tev TikToks ir šobrīd galvenais ienākuma avots, vai kā tev sadalās? Nu jā, TikToks un mūzika. TikToks un mūzika, jā. Kā tev sadalās, teiksim, procentuāli, ja tu skaties, cik tev ienākumu nāk no TikToka tagad, un viss, kas saistīts ar to, un cik tev... Es teiktu, ka TikToks šobrīd pat ir procenti 60, 70 un mūzika ir pārējais. Nu, tur ir periodiski, piemēram, mūzika šobrīd ir decembris, tad ir mūzikā ir ļoti daudz ko darīt. Tur vasarā ir ļoti daudz ko darīt, spēlēt, viss notiek, bet tad ir kaut kādi mēneši, kad ir tukšāks. Jo es, piemēram, tu baigi Raitu pazīsti, vai tu neesi tā redzējis? Nē, es zinu, bet personīgi nepazīstu. Nē, kaut kādā pasākumā esi tur, ir sanācis parunāt, vai ne? Nē. Nē, okay, jā. Jo es vienkārši arī, es biju šokā. Viņš man izstāsta to, kad izrādas TikToks, viņš saka, man tas tāds Said Kasliņš.
57,000 viņam, zini, tev ir Okay. 30,000 Jā. tūlīt būs, un ne? Tu jau hardcore mauc, un ne? Un es viņam arī stāstu to, ka, zini, man tas ir full-time jobs, kur no vēl tev, ne? Viņš, nē, man sāja kāsliņš. Man ir lielās kameras, lielais, tur viss tur productions, jā, tipa. Okay. Un es viņam saku, kam jānotiek, lai tu gribētu, ka, taisīt satura influencēt, kā full-time. Viņš saka, es nemaz negribētu. Viņam patīk to darīt, patīk to atstāt fonā. Okay. Bet tā viņam patīk reāli montēt, darīt nopietnas lietas. Tā ir crazy. Es šokā biju, reāli šokā. Jo es iepriekš strādāju, tur es ar dekorēšanu ņēmos, tur pasākums dekorēju un tā tālāk. Un tad es Tā ļoti vīrišķīga padarīšana. Ziedlapiņas, tur kompozīcija uztaisīja. Nē, to daļu es tā kā mazāk. Jā. Tehniskās lietas vairāk, bet kopš kaut kāda marta laikam es to nedaru vispār, jā. Tas bija kaut kāds trešais virziens tev, ko tu vēl darīji un tagad nomets malā vispār? Jā, kad es vienkārši vairs netieku galā. Tad kaut kas bija jāmet nost, bet man patīk TikTok. Patīk viss tas. Okay. Nu, pastāst nedaudz vairāk, kā tev tur tas ir, kā tev tur izšauj tas TikToks, kurā brīdī tu sāki just, kad uzņēmumi sāk par tevi interesēties, kurā brīdī tev sākās sadarbības kaut kāds, pastāst, kā tas ceļš tev tur gāja? Nu, pirmais bija, kad man ļoti likās, kad man būs 10 štukas sekotāji, tad kaut kas sāksies. Tu domāji, tas būs baigs līmenis, jā? Tagad būs līmenis, un tad es varēšu varbūt pats kaut ko jau pajautāt. Un tad īstenībā tā arī bija, kad ap tiem 10 man parādījās kaut kādi pirmie piedāvājumi, un viņi bija maziņi tur tādi kaut ko. Un kas bija, pastāst, kas bija tie pirmie, kas tev vispār izrādīja kaut interesi? Pirmais īstenībā. Nesauc brandus varbūt? Nē, es varu. Man labi, nav grūti tāda spēle, kur prikols. Kur prikols? Jā, kur prikols, tā kā paldies, jūs bijāt reāli tādi pirmie vēl par tādām mazām naudiņām, man likās, Jā, likās, wow, kāds gatavs maksāt. Atsūtīs spēli un vēl samaksās, tā kā, wow. Tālāk, kā tev tur gāja tā trepa? Tad, tur parādījās jau kaut kādi nākošie, bet arī visi tādi maziņi. Tad es jau tā kā sajūtu, kaut kas notiek. Tad es sāku pats jau. Man tur mājai vajadzēja terasi būvēt. Es tur uzrakstīju, hei, varbūt varam teras dēļus, tur es jums kur man ir 12,000, es jums uztaisu kaut kādu reklāmiņu. Tādi, ok, kaut kas jau notiek. Un tā pamazām es staigāju ar to vienu savu summiņu, tad es viņu pamēģināju bišķi pacelt, viss notika, tad es pamēģināju vēl bišķi pacelt, viss notika. Tad man bija kaut kādi parādījās jau lielie klienti ap 20,000. Nu, reāli lieli, tur Maksim, piemēram. Un tad arī tur tie cipari, ko es iedodu viņiem, pēc tam es kaut kur painteresēju, sāku interesēties, kā citi dara, cik tas maksā, tad es sapratu, ka tev jāprasa vairāk, jā? Kad ir vairāk, jā. Un tad es tā visu laiku mēģinu pacelt un skatīties to robežu, kas man atsaka. Un šobrīd esmu atradis tādu savējo, kas man šobrīd strādā. Bet visu laiku tā pakāpeniski. Un šobrīd, kā tev ir, teiksim, ar visām tām sadarbībām, šoreiz tiešām nesaucot brandus, jā? Nē, labi, tu jau vari teikt, īstumā tos lielos jau tu vari savu, kurš tu nezini, tur Maksim vai ko tādu. Tos tu vari droši šaut, jā. Es vienkārši domāju, tagad kā tā ikdiena izskatās un ar cik daudz dažādiem uzņēmumiem tu strādā, ar cik tev ir kaut kādas regulāras sadarbības. Kā tev izstāst tā ikdiena šobrīd? Man ir kaut kādi regulārie tur, kas man ir stabili. Katru mēnesi tur noteikts vai video skaits vai kaut kas tāds. Maksim stabils ir? Jā. Tas ir caur aģentūru paļumu, ne? Jā. Lielie visi ir caur aģentūru pāris. Man liekas, ka man nav bijis pat no lielais neviens. Visi ir caur aģentūru. Tad man ir vēl kaut kādi tur stabili, kas ir katru mēnesi. Tad ir tie, kas man nāk visu laiku, vienkārši kaut kādi vienreizēji. Es ļoti ceru, ka tie vienmēr būs kaut kāda atgriezeniskā saite. Bet vienreiz viņš ienāk, viņš pazūd. Atgriezeniskā saite ir bišķi kaut kas cits. Tas ir apmēram tas, ka tu kaut ko pasaki un tu sajūti to, ko viņš par to domā. Gribēju vienkārši gudrāks izklausīties. Jā. Teiksim, tie, klienti, kas atgriežas. Jā, bet ir arī tādi, jā. Un tad man ir šie te, kas visu laiku ienāk. Un plus es atvēru to, es izdomāju, ka es negribu vairs maksāt par ēšanu. Tā kā Arnis ēda TikTok kontu. Es biju pamanījis, jā. Tas arī man tuvojas 10,000. Tur ir ļoti labi skatījumi, tā kā ļoti labi. Bet tur tādi garāki tie video apskatiņi. Un tur ir, tās sadarbības nāk vienkārši. Es netieku, sorry visiem, kas raksta, tur netuvu klāt tam apjomam.
Bet tur arī... Cilvēks var apēst tikai tik, cik viņš var apēst. Jā, un kur... Šitas arī ir višķiņ. Uzskačāts, jā. Tā kā ar to es netiek galā. Un Nu nekas, tur šlai stājas rindā, uztais savu dzīvo rindu, visu. Jā, jo tur ir arī Tev katru dienu kaut kas jāēd. Jā. Vairāk ēdienreizes dienā, tev katru reizi kaut kas jāēd. Nu, ar veismīgu plānošanu tu viņus visus safilmēs. Bet ir skriešana, ir baigā skriešana. Tā ir, jā. Bet es to gribēju. Nu jā, nē, labi, tā ir laba ideja, ka tu saproti to, ka, hei, man patīk dažādās vietās paēst. Jā. Es uztaisīšu no tā satura, tā kā why not? Jā, un es viņu cenšos taisīt citādāk. Jūs paskatāties Arnis ēdas, starp citu iečakojat skatītāji, jo es kāpēc to arī vēl sāku darīt. Ļoti daudz reklamē kafēnītes. Bet tur viss ir pilnīgi vienādi. Es neesmu reklamējis nevienu vispār ēdinātāju. Nu, vienīgais brīvdienu pits, bet tas ir tāds pa bratski. Jā. Vienkārši tāpēc, ka, zin kā, mēs viens otru tur tā kā atbalstam un tā. Bet tā reāli klients kā klients nekad neviens ēdinātājs nav bijis. Man reāli vienkārši vienmēr licies, ka viņi, kad ēdināšanas nozara viņiem jau tā kā viņi nav maksātspējīgi. Tev liekas, viņi ir maksātspējīgi, jā? Vai tas ir tāds visi daudzi maziņi? Tur ir daudz maziņu, tur ir mazāk summas, tur nav man tas honorārs kā Jā. Tu vienkārši ar to jau rēķinies. Jā, tāpēc... es paēdu, un tad man vēl samaksā, bet tie cipari ir mazāk. Jā, ok. Jā. Bet, un tur es vienkārši redzēju, ka tik daudz dāmas tur iet un reklamē kaut ko, bet visām pilnīgi vienādi. Porcija bija tik liela, cena bija tik laba, šeit viss ir tik skaisti. Absolūti vienādi. Pilnīgi garlaicīgi. Pilnīgi vienādi. Un tad es gribēju absolūti citādāk kaut ko uztaisīt, kur, ja ir kaut kas slikti, es arī tā kā varbūt pateikšu. Un visiem tas ierunātais teksts pa virsu. Bet es reāli tur uz vietas arī runāju un bazēju. Nē, tev ir tas savs piegājiens, tas savs tāds prikolīgais tāds, jā. Un tur paldies arī Zanai. Tur mēs divatā darbojamies, viņa filmē, montē un viņa arī nāk ar savām idejām. Tev kolēģīte arī, jā? Jā. Izrādās, ka bija vēl viens čiep, kurai gribējās ēst, Jā. Redz, kā dzīvē gadās, vai ne? Kāds tev vispār, teiksim, kā tev mērķi ar tiem sociāliem tīkliem ir? Kas ir tas punkts, kur tu gribētu nonākt, lai, tas gala punkts, kur tev liekas, šitā es gribētu dzīvot, tā es gribu savu ikdienu, jā? Es gribētu izmantot tādus lielos, stabilos līgumus. Tādus, ka es nevis skraidu, man ir daudz un mazāki, bet tādi lielāki un vienkārši... Stabilitāti, jā, teiksim? Jā, 4 lieli uzņēmumi, tur uz gadu, uz 2. Viss ir izdarīts, un tad es ar viņiem mierīgi strādāju, un tas varētu būt tāds mērķis. Jā. Jo man arī tieši kaut kad nesen ienāca pirmais tāds kaut kāds stīpri lielāks piedāvājums uz nākošo gadu. Tā kā uz ilgāku arī termiņu, jā, tur ir foršs tas viss modelis, tur tas cipars uz to visu tu gadu jau arī uzreiz. esi foršs modelis. Un tur vajag vēl piestrādāt. Bet, Nē, tas nebija sarkasms, uzreiz aizstāvies. Bet, es ļoti gribu to dabūt. Tas jau būtu tāds... Tev tā kā procesiņā viņš šobrīd, jā? Jā, tur ir vairāki uzrunāti. Man gan teica, ka izskatās, ka varētu, tā kā tevi ņēmt, kāpēc tā piedāvājuma izskatījās ļoti labi, es domāju, ka tevi. Bet varbūt viņi saka tā visiem. Solīts makā nekrīt. Gan jau, piemēram, es jau piemēram, ļoti sen esmu jau saprast to, ka solīts makā nekrīt. Jo, zin kā, visu kaut ko tev tur var stāstīt, solīt un darīt. Kā tev ir šito? Tev ir bijis, tu jau esi tā kā, apradis ar to ideju, kad nevajag sapriecāties par ātri, vai tev vēl projām gadās, ka tu jau tik būs un pēc tam nav? Gadās. Gadās, jā, ka tev jau liekas... Ar šito pašu man arī tagad... Ar šito arī, jā? Es tas bāc, būs tik labi jau, davai Behu pasūtīšu jaunu un tā. Tev Behus patīk? Nē. Ne? Ko tu pats brauc? Iznāc pirmais Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Viņš tieši šobrīd ir uz sadarbību man bumperi labo. Uz sadarbību bumperi? Tā, ka tu esi atbrauc bez bumperi? Es ir citu autiņu. Tu esi citu tagad? Ok, labi. Tad tas galvenais mērķis būtu, ko tu tiecies, kad atrast tas stabils liels uzņēmums, jā, kas tev tā kā būtu, ka tu zināt, ka tev viss čilk, ka tev pīķis nāks, jā. Okay. Kā izpaužos ikdienā, piemēram, tāds sadarbība, tu Maksima, milzīgs klients, jā? Jā. Kā izpaužās, teiksim, tā sadarbība ar viņiem? Tev ir kaut kāds, viņi tev vienā brīdī zvana, saka, Ārni, mums tev vajag piekdienu, vai kā tas notiek? Nē, tur ir aģentūra, starpā aģentūra, cilvēks pretī, kas ar mani komunicē, un tad jau mēs vienkārši,
hei, Arni, ir šitāds te video tagad vajadzīgs, vai tu gribi? Bet tur par katru video tev atsevišķi jānovienojās, tur katru reizi atkal jauna summa, vai tu esi iedevis viņam izcenojumus, un viņi jau zina, ka man ir viens noteikts honorārs, ko mēs esam vienojušies. Tas ir par vienu video vai kā? Jā. Vienkārši viens video, ja Maksimu grib no manis, jā, tas un tā jūs arī strādājat, jā? Jā, bet ir noteikts tā kā skaits, cik gadā viņiem tā kā jābūt ir. Lai tu spētu nodrošināt to summu, jā. Jā. Man līdzīgi ir tā, ka es tiem saviem klientiem, kad taisu video, es vienmēr tos video pa pakām taisu. Es viņiem saku, ka es filmēšu sākumā 10 video. Jo tomēr tur jāmaksā filmētājiem, jāmaksā montētājiem tā tālāk, vai ne? Lai es tev spētu normālu summu piedāvāt, man vajag kaut kādu apjomu. Tev gan jau pa šito es tev īstenībā gribēšu, lai tu arī pakomentē, ja? Bet man ir bijis reāli tā, ka diezgan bieži bijis tā, ka kaut kas tur raksta ēpastu vai interesējās. Es rītīgi baigi gribu, davai, tu uzfilmē man tur 1 video vai 3. Man tāds, cilvēku mīļais, 1, 3, kādu man tev summu ir jāprasa. Cik es tev prasīšu, lai man būtu vērts braukt tur, vai ne? Jo tomēr tā ir nenormāla optimizācija, ka tu aizbrauc ar plānu un safilmē uzreiz 10 video, vai ne? Viņš tur salikt, viņus saskedželot, visu, kā saka, mēnesim gatavs, vai ne? Un tad ir tas variants, ka tev zina, vai 3 video vai 5, man tur vairāk nevajadzēs, vai ne? Bet summu grib to pašu. Ja? Bet tas ir otrs modelis. Man tieši ir tā, ka man pārsvarā ir pa vienam video. Bet tur jau tas prikols, ja tu regulāri tā strādā, tas jau ir tavs. Tu jau obviously, tu jau to summu arī prasi lielāku, jo tas ir tavs, tā tu arī darbojies, vai ne? Bet man ir bijusi ideja arī piedāvāt tādu tā kā paketi, kad, hei, kur uzņēmumu, es pārvaldu uzņēmumu kontu tagad mēnesi. Un tad tur ir vairāk video, es paņemu viņu kontu un tur darbojos mēnesi par kaut kādu noteiktu summu. Tāda ideja arī ir. Sorry, man iespējams, ka tas ir, man kaut kas zvana. Es ceru, ka tā ir pica. Tā varētu būt brīvdienu pica īstenībā. Mums ir brīvdienu pica uzsūtīt, ja, pahausīsimies. Aiziet, Arnis ēd. Jā, vai brīvdienu pica? Jā. Brīvdienu pica, jā? Jā, tieši tā, es pie Bomiem. Tu esi pie Bomiem, superīgi klausies. Tad es zvanu Bomiem un viņi ceļās. Ja? Un tad tu brauc uz priekšu un pa labi, ja? Tu redzēsi, tur pāris mašīnas pie mājas stāv. Ok. Jā, davai, es eju pakaļ. Labi. Davai. Mēģinām, labi. Davai, čau. Tā, mums ir, starp citu, jā, tā kā mums ir ciemos, mums ir... Jā, pareizi, man arī jāatver tas šlagbaums ir. Tā kā mums ir ciemos Arnis ēd, ja? Jā. Lielais ēšanas imperators, tā kā mums ir, kur mēs bez ēdienu, pareizi. Profesionāls ēdienu testētājs. Un tu pat nesot brīvdienu pics nekad ēdis. Tu prikiņ, kā tas var būt? Šodien būs tava šans, ja? Mēs vēl tā papļāpāsim, vai ne? Bet pēc epizodes uzēdīsim brīvdienu picu. Man interesē, ko teiks, jo man reāli tā liekas, krūtākā picas labāk nesēdz. Man interesēs, ko profesionāls teiks. Jā. Notestēsim. Es laižu iekšā to kurjeru. Brīvdienu piciņa atnāca. Šito mēs pabeigsim runāt, šito varēs Tuvīga. iekšā. Mēs uzēdīsim pēc tam, bet mums vēl bišķi jāparunājas. Labi. Ko es tev gribēju īstenībā par to mūzikas tēmu bišķi atgriežoties? Ko tu spēlē? Kādus instrumentus tu spēlē? Es sāku ar klarneti mūzikas skolā. Es gribēju spēlēt saksofonu. Tad man teica, ka es esmu pārāk maziņš priekš saksofona, kaut kas nav ar zobiem, kaut kas pilnīgi muļķības. Tev nav pareizais sakodiens. Bez mazvai. Ņem klarneti, kaut kas līdzīgs. Ņem klarnetes uzsuriņi. Un šitādu stāstu esmu dzirdējis daudziem. Es domāju, ka pietrūk tajā brīdī klarnetisti Latvijā vienkārši. Kaut kas bija tev jāiesmērē. Jā, un tad es klarneti izmācījos, bet tas klarneti, man liekas tāds jefīgs tas instruments. Tāds geisks nedaudz, jā? Jā, tāds, tur ir tādu lielu melnu trubu rokās un mutē nekādās rokās. Un tad es paņēmu ģitāru. BBD. Ko? Paņēmu ģitāru. Okay. Ģitāra likās stilīga, aiziet, rokenrols un tā tālāk. Parasto vai elektrisko? Visas ņēmi, paņēmu, es laikam sākumā parasto, jā. Okay. Bet tur baigā atšķirība nav. Un tad, saksofonu es arī īstenībā tagad nopirku un māku. Ko tu nopirki? Maku? Māku, saksofonu. Tu Māku es nenopirku, man nav maks, jā. Okay. Tev nav maks līdz?
Nē. Kā tad tu Man ir tāds norēķināsies par šo epizodu? jocīgs. Cik? Ko? Cik jāmaksā? Bet 35 eiro mums Ziemassvētku akcija ir. Bet man tikai karta. Ok, viss kārtībā, jo mums tur termināls ir. Zini, tas tikai modernie bomži tādi. Zini, tu jau vairs pat nevari teikt to, ka tev nav skaidra Tieši nauda, tā. viņš tev izliks terminālu. Vakar tā bija, nevis ne ar bomzi, bet tā kā zvana pie durvīm, kartupeļus piedāvā. Kartupeļus, hei, kaut ko, nē, man nevajag. Beigās kaut kā es jau tā kā sāku pavilkties, un, bet man nav skaidrā naudiņa. Nekas var pārskaitīt, tā kā. Es tev izrakstīšu rēķini, iedod rekvizītus par kartupeļiem. Bet nepaņēmu. Pilnīgi nekāda vainīta, jā. Ko es tev vēl neuzjautāju? Palielam, jā. Tajā mēs ķersimies klāt interesantiem jautājumiem, ne? Tas bija tā, palielam par tavu dzīvi un tā. Davai, pirmais jautājums, jā. Karoči, normālam mužikam, jā. Cik viņam jāpelna pici, lai viņš varētu tā kā normāli dzīvot? Labi dzīvot. Nu, Rīdziņā, protams, jā, mēs nerunājam par provincēm šobrīd. Tā. Nu, tur jau var tad robežu, cik labi. Man liekas, ka... Kā tu saproti tā atbildi? Jā. Pēc saviem ieskatiem? 5 pakas. Pakas ar ko? Mēnesī. Ar ko? Eirikiem. Ar ērikiem? 5. Ok, tikai repšik neies krastā. Man liekas labi. Paņems normālu dzīvokli, izklaidē ir nauda pārējām šmotkām, ceļojumam. Ok. Un tu ar visu šito muzicēšanu, tiktokošanu, tu jau esi savā vēlamajā līmenī ticis, vai tu vēl stūrē uz to? Vai Ir mēneši bijuši, jā. Jā? Nu, man jau tur šitā. Nu, kā jau visiem, vai ne? Tas jau visiem, kas uz sevi strādā, viņiem tur vienu mēnesi tu esi bagāts, otru dienu tu esi ekobombs, tad tu esi atkal bagāts. Jā, bet tas ir sasniedzams. Jā. Tas ir sasniedzams. Ok. Labi. Tā, ko es tev vēl gribēju prasīt? Tā. Kā tu definētu veiksmīgu dzīvi? Veiksmīgu? Man liekas, kam ir jābūt dzīvē cilvēkam? Lai viņš varētu teikt, man ir veiksmīga dzīve, es esmu laimīgs. Kas ir tas sastāvs? Tieši tas, kad, man liekas, ka tu vari pateikt, ka tu esi laimīgs. Man liekas, tas ir pats galvenais. Es vienmēr esmu domājis, ko tu gribi sasniegt, ko es gribu sasniegt. Es gribu vienkārši tā kā sēdēt, šūpuļtīklā, dzert aliņu un tā kā apzināties, ka esmu laimīgs. Viss. Tik vienkārši. Vienalga, cik man tajā brīdī tur ir tā nauda, kas tur man ir, kas man nav, bet kad tu esi laimīgs. Tā es gribu. No 1 līdz 10, kurā punktā tu šobrīd esi? Cik laimīgs tu esi, Arni? 5. Stabils 5, jā? Nu, redz. Jā. Tā kā, ja skatās kāds psihoterapeits, droši var kontakts atstāt. Es arī, starp citu, tikko pirmo reizi mūžā pie psihologa pierakstīts. Jā, starp citu, baigi labāk štēli. Tāpēc, kad tu 10 reizes vari gadā bez maksas. Ko? Jā. Tas ir no ģimenes ārsta? Jā. Man ar tādu vajag. Man liekas, kuram normālam cilvēkam tādu vajag. Zini, kas kaut ko aktīvi dara, un viņam jāsaprot vispār dažreiz, ko darīt ar savu dzīvi. Nu jā, jo sāks viss tur tā izdegšana, šis gads nav bijis viegls, kā es teicu, tur par šķiršanos un tā tālāk. Un tad es pirmo reizi domāju izmantot. Jā. Tu biji to pirmo reizi? Nebiju, es tikai pierakstījos. Jā. Un, zini kā, piemēram, es tajā vispār nekādu kaunu neredzu. Es nezinu, varbūt es vienkārši kaut kāds saprātīgs cilvēks esmu, bet es zinu, ka daudziem tas viedoklis ir tāds, bez mazliet, ja tu kaut ko tādu izmanto, ja tu kaut ko tādu lietu, tad kaut kas tev nav kārtībā, ja tu Dievs, tu kaut kāds šizanutais esi, ja. Nē, bet mums tā ir vienkārši normāla lieta, kad zini, ka tu aiziet pie speciālista, kurš tev bišķiņ palīdz kaut ko sakārtot galvā, vai ne? Jo īpaši tādiem darbīgiem cilvēkiem, vai ne, kas močī pa dzīvi, nu dažreiz ir tā, ka nezinu, ko ķer, ko grābt, vai ne? Es gribu tagad no 5 uz 6 pacelt. Caur psihologu varbūt. Bet kā, ok, tu saki, tev tāds šobrīd 5 ir, ja? Jā. Ok. Kas tavuprāt ir tas, kas tev vēl trūks, tā kā? Nu, vajag sakārtot mīlestības attiecību sfēru tā kārtīgi. Tad arī tas mans darba visas lietiņas man vajag iemācīties to bišķiņ vairāk organizēt. Jo šobrīd arī tas ir tādā stresā, skrējienā, tur vajag visu sakārtot. Organizētāk un attiecības. Un tad tādu mieriņu vajag. Vajag steigi, vajag trakums visu laiku. Jā, vai ne? Gribas mieru.
Jā, vai ne? Man arī, es, piemēram, pēdējā laikā, es baigi strādāju pie tā miera. Tagad arī, kad meitiņas, zin kā, tur baigi strādāju, un es baigi esmu arī pielicis pie tā miera, vai ne? Jo man liekas, baigi būtiski. Man liekas, ka tad, kad mēs esam visi jaunāki, tad mēs domājam, ka, viss slēpjās piķi, vai ne? Man tikai piķi vajag, vai ne? Un tad, kad tu, kā saka, pieaudz, ne, tu saproti to, ka īstenībā tā lielā laime ir balansā. Vai ne? Jā, tas, ka tu vari gan nopelnīt, gan tev ir laiks ģimenei, gan tu vari pasportot, sevi uzturēt formā, vai ne? Un tā saucamais arī tas miers, vai ne? Lai tu vari vienkārši nedzīvot konstantā stresā. Vai ne? Jā, to balansu vajag atrast arī. Tāpat es tur saprotu, esmu tajā mūzikā, un tur arī visu laiku ir apkārt, tur ir kaut kāda tusiņa, tur kaut kas tāds, un tad viņi ir vairāk, un tad tas miers absolūti tur nav, bet tev it kā gribās būt tajā tusiņā, bet tev gribās būt tajā mierā, un tad... Tāpēc ir atslēgas vārds balans. Balans, atrast balans. Tu aizej uz tusiņu, bet arī atrod laiku nopelnīt, pavadīt laika mīļiem, tur, vai ne? Manuprāt, slēpjās tā laime, vai ne? Tu saki, tev ir piecinieks. Ja? Kā tu domā vidējam latvietim, viņa laimes tā līmenis, ja? No 1 līdz 10, kur ir vidējais latvietis? Es domāju, ne augstāk. Ne augstāk, ne augstāk, jā. Vai ne? Man arī liekas, ka mēs esam tāda sasodīta drūma valsts. Noteikti, ne augstāk, jā. Man liekas, tik daudz staigā, tad bēdīgi cilvēki. Tu aizbrauc tomēr uz tām kaut kādām ārzemēm, īpaši, kur ir saule vairāk. Tad cilvēki ir starojošāk, priecīgāk. Te mums to iet un... Man kaut ko tas tur tikko bija maksimā jāiet cilvēkiem klāt. Jā. Redzi sejā, ka nevar iet klāt šitam. Nevar, viņam jau tā ir tik slikti. Es vēl pienākšu, es viņam sabojāšu dienu. Jā, tā ir. Jo, zin kā, tu kaut kādā Amerikā, Spānijā, tu jau iet ar jebkuru runāt. Tur būs to obagais čoms, vai filmēsiet vidīgs visu dienu kopā, vai ne? Jā. Tādā ziņā. Latvijā nedodies, viņš tev tur novāks. Tur var vienkārši uzreiz. Jā. Tā kā tas ir crazy. Bet kā tu domā, tu pastāstīji nedaudz par sevi, bet kā tu domā, tas vidējais latvietis, kas galā viņam trūkst? Kas latviešiem trūks? Kāpēc viņi ir tik drūmi? Naudiņa trūks daudziem, bet pirms tam trūkst jau smadzenes. Paturpini. Tā tas ir. Zin kā, visi sūdzās, tur, kad mums nav tās naudas. Tur jau ir tas lielākais drūmums un tas nezinu, 4, 3, 2, jo nav naudas. Bet, lai tev būtu tā nauda, īstenībā tās iespējas jau ir. Viņas ir, bet tev vajag bišķiņ kaut kā galviņa uztrenēt. Tu nevari būt pilnīgi tups un tā kā vienkārši teikt, viss ir slikti. Kaut kas jādara. Piecel pakaļ un dari. Tas vienīgais, ko es augstskolā iemācījos, tādu sistēmu PPD, piecel pakaļ un dari. PPD gadījumā nebija pilnīgi pie dīrsas? Varbūt arī. Tas ir. Varbūt, ka saīsinājums varbūt tur bišķi nav pareizais, jā, bet varbūt, ka vienkārši ir 2 dažādi saīsinājumi, kas kaut kur vienkārši, vienā burbulī tāds, otrā tāds, ne? Jā. Tā. Ok, skaidrs, bet tu jau neesi gejs, ne? Nē. Nē, tas tā, ček. Blāds, bet nebija pa ilgu pauze? Ko? Atbildēji. Vai tu nedomā? Nē, bišķi tu padomāji, skaidrs. Tev varēja redzēt, ka tev nebija iestatīta automātiski. Bisīts. Nē. Tu izgāji cauķi, nepatīk. Es tā atgal, nē. Oi. Bet nē. Bet man nekas nav pret gejiem. Viss kārtībā. Man arī nekas nav par zin kā, labi, ļoti īsti šitam pieskarsimies, ja es jau padiskutēju ar Brīvdienu Pits par šito, es negribu baigi tajā ieslīgt, bet mans viedoklis principā ir tāds, ka tev var būt kāda orientācija tu vēlēsi, ja, bet tad, kad tu jau domā, ka tu ir izdomāt savu dzimumu, tad tas ir jau crazy priekš manis. Tas ir mans uzskats. Bet, lai dzīvo cilvēki, galvenais, lai viņi ir laimīgi, tas arī svarīgi. Jā. Tā, es tev gribēju vēl ko uzjautāt. Kur man pazūd? Es baigi labo jautājumu atradis tā. Kas tev palīdz, vispār, cik daudz tev sanāk atpūta un kas tev palīdz no darba atslēgties? Tā. Viens ir sports.
Sporta pasākumu. Nevis es nesportoju. Vairs ne, bet es gribētu atkal jāsaņemās. Pasākumu, tas ir kā? Apmeklēt, tur es braucu kaut kādiem, esmu bijis tur skatīties sportu. Jā, hokeja čempionātiem, es katru gadu braucu 10 gadus, tur basīs čempionātiem, futbolu, visu kaut kur. Tas ir viens, kurus tā kā var izslēgties. Futbolu jau var arī nestīties pa lielu. Nē, futbols ir karalis. Futbols ir kur? Purčikā? Pasaulē. Latvijā nē. Zini kā, bet tu esi futbola fans, ja? Jā. Tu šobrīd sēdi pretī pilnīgi antifutbolistam. Man besī futbols. Man pat kur ir futbola kluba logo. Dievs! Meta. Meta? Vismaz patriotiski. Tas ir latviešu klubs. Es jau zinu. Es zinu klubus, jā. Bet īstenībā, es tev no hateru puses, futbola hateru puses pateicu to, es nevaru saprast, kā viņi ir 2 stundas mēģināt to bumbu dabūt vārtos. Es tad labāk pastos to highlightu un krūtu, vai ne? Es nevaru. Piemēram, ja salīdzinu ar basketbolu vai hokeju, man liekas, daudz dinamiskāk. Man atkal tas hokejs. Tad, kad spēlē Latvijas izlase, visi ir forši un rītīgi interesanti, bet tā ikdienā, hokeju man ir visgrūtāk skatīties. Jā. Es nezinu, kāpēc. Man pat tā nav. Man hoķis liekas, toču klātienē vai kaut kādas augstākas līmeņa spēles. Var arī pa teļu pasīties, viss ir forši. Jā, īsumā klātienē. Hoķi ir grūti pa televizoru man skatīties. Klātienē visi sporti ir iespaidīgāk. Jā. Es pieļauju, ka tas pats futbols pat čūt mazāk garlaicīgs paliek, kad vajadzīgi klātienē. Nē, ir tiešām garlaicīgas spēles. Tiešām un bieži ir, bet tur ir... jāizglītojas, jāiet ilgus gadus caur tam futbolam. Šeit mēs varam agree to disagree, vai ne? Mēs varam ilgi šito, jo man ir ļoti daudz cilvēku Latvijā piekritīs tev. Ļoti daudz piekritīs tev? Vairāk tev. Jā? Latvijā noteikti. Man liekas, arī tie futbola fani diezgan daudz. Bet vairāk ir tie, kas nesaprot futbolu. Jā? Pasaulē jau tur ir cita runa vispār. Okay. Pastāst vienu interesantu lietu, ko neviens par tevi nezina. Tagad tiešraida kat, ja? Pirmo reizi, Ārns kaut ko mums pasaka, neviens nezināja. Man bija nipeļos piercingi. Jā? Bija? Vairs nav? Man jau godīgi žēl, ka nav vairāk. Tev lidmašīnā pīkstēja? Lidostā? Nē. Man tur pirmkārt sāka, šausmīgi jākopi, tur sāka kaut kas strutot. Vienu brīdi likās, ka 3. krūtsgals izaudzis. Un tad, kad tu kaut ko futbolu tur paspēlē, tad tev kāds aizķer, tur uzreiz uzplēš. Bet jā, bija kaut kādu pusgadu. Un kāpēc tu vispār viņus ieliki? Vecpuļu balītē. Nenormāli sāpīgi. Ak, Dievs, cik tā. Nenormāli sāpīgi. Tad resnu ādatu tev izmočī, un tu zini, tu tur jau esi visus vienkārši krievu lambāts vārdus pateicis, un tad tu zini, ka tev vēl otrs būs. Man ir video kaut kur pat. Ārprāts. Ak, Jēziņ. Šausmas. Es nezinu, kāda tevi čoma, ka viņi tev vecpuļu balītē izdomā, tā būtu laba ideja, davai Arnim Krūžgalu piercings uztaisīsim. Ne, tur bija pa tetovējumiem, bet man vienkārši piedāvāja pēkšņi tas džeks, tā kā negrib arī izdurt. Tetovējums jau varētu, zini, tas vēl jā, bija arī tetovējums, bet pēc tam vienkārši negrib arī izdurt, es tāds, jā. Es jau biju bišķiņ tāds jautrāks, ieskābs. Marinēji, jā, marinēts. Tagad tev ir sadarbības, tu visi ļoti forši, gan mūzika, gan tiktoki. Kur tu tērē naudu? Vai tev pietiek tikai samaksāt īru un ēdienu, vai tu kaut kur arī tērē naudu? Viens ir, es tur mājiņu uzcēlu nesen, bet tur kredītiņš bišķiņ ir jāmaksā. Loģis, ko tu? Tad ir tie pasākumi, ceļojumi, tas man ļoti patīk. Es reāli uz tādiem lieliem sporta pasākumiem visiem cenšos iet, braukt, ka tur, nezinu, Latvijā basīs čemps, es eju uz visām spēlēm, tur, ja viņš būs arī ārzemēs, es braukšu uz viņu, uz futbolu, es tagad gribu aizbraukt Kanādā, Meksikā, Amerikā būs pasaules kausa futbolā. Nākošu gadu es to ļoti gribu aizbraukt. Tā kaut kā. Tad stulbībās kaut kādās. Kas būtu stulbība? Tur aiziet, notusēt tā kārtīgi. Tu vēl projām tāds diezgan tusētājs, pat savos, cik tev ir Jēzus vecums, 33? Jā. Nē, es ļoti gribu no tā atradināties. Ir daudz mazāk. Tā vienkārši uz Vecrīgu, es principā gandrīz vairs nebraucu, kā kādreiz tur aizbraucam uz Vecrīgu patusēt, bet ļoti bieži kaut kas ar to koncertu, ka ir tas koncerts, tur apkārt pēc tam tas bišķi attīstās kaut kā. Bet zināmā, man liekas, tas ir arī grūtāk. Ja tu esi mūziķis, tu esi tajā vidē, un tad jau tev arī ir iekšās laika. Tieši tā. Tas arī gribās it kā no tā bišķi paiet malā, bet it kā tas patīk bišķiņa, tad nav tik vienkārši.
Okay. Kādas tavas domas vispār par Latvijas TikTok? Kā tu komentētu? Kas te notiekās? Ko tu domā par Latviešu TikTok? Nu, man liekas, ārprāts tas tie laivi, kas tur notiek. Tas man liekas tā kā ārprāts. Zini, kas ir atkal rēcīgi? Tieši baigi Raiti teica pilnīgi to pašu. Es viņam prasīju, kas patīk, kas nepatīk. Viņš stāstīja, vai es esmu bijis piekdienā 4 laivā, es saku, es guļu vienmēr, viņš saka, ieej. Tu arī tu pa tiem pašiem, ja, kur vienkārši ir pālī, viņi tur ņemās visu? Nu jā, es tur atceros, es ieslēdzu vienkārši kaut kāds pārītis, rītīgākajā pālī, tagad tas džeks paņem, tā dāma paņem krēslu, izdrubīja to džeku, tas džeks atslēdzās. Tā viņi tā kā tur runā, kaut ko, pēkšņi tas pieceļās, ko tu man izdrubīji, tā kā, un brūk virsū viņai tur. Es laikam zinu, ārprāts! Tas, man liekas, ir tas pagaid kaut kāds Ruslans, man liekas, nē? Man liekas, ka tas bija tas čalis, kurš arī, jo sākumā likās rēcīgi, pēc tam, kad es sapratu, ka viņš tur reāli to savu sievieti vai sievu, nu diez vai sievu, bet ka viņš tur kaujās ar viņu, un ka pēc tam parādas viņas vēl sadauzītās sēja internetā. To man liekas, jēziņ, tas vairs nav smieklīgi. Nu, tur vēl tā kādas diskusijas, ka tur saslēdzās 6 cilvēciņi un kaut ko runā. Jā, vot par šito arī Raits stāstīja to, ka tur esot, tev viss rajons bija slēdzis, un kāds vēl esot komentāros dusmīgs par to, ka viņš ir izmests, un tad tur notiek kaut kāda tiesvedība, viņi tur kaut savi strīdi, tur kaut kādi iekšējie. Nu, es baigi neskatos, bet citreiz trāpās, un tur ir šausmas. Pasaki vienu lietu, kas tev Latvijā visvairāk patīk, un vienu lietu, kas tev Latvijā vismazāk patīk. Man ļoti patīk, kad mēs kaut kādos brīžos, lielos brīžos, tajos visos dziesmu svētkos, un kad mēs tur izcīnām to medaļu hokejā, mēs esam nenormāli patrioti, visi ir draugi, mēs tādi saliedēti esam. Un man ļoti nepatīk tas, ka visā pārējā laikā tā nav. Īstenībā jā. Ka mēs tādā ikdienā mēs esam ienaidnieki gandrīz vai jā, bet tad, kad notiek tas kaut kas labais un skaistais un latviskais, tad viss ir tik forši, ja varētu tā kā ikdienā kaut bišķiņ, tā kā tajā brīdī, kad mēs izcīnām to medaļu. Tas būtu daudz foršāk, jā. Ne. Es arī esmu par šito domājis, kad no vienas man zina, vispār, tu esi patriots, tu sev uzskati par patriotu? Jā. Ja? Jo man arī, es, piemēram, savas dzīves laikā, es esmu tā šaudījies. Vienā brīdī man liekas, ka es esmu baigais patriots, tā kā šobrīd es esmu tajā patriotu vilnī. Ja. Citās brīžos man liekas, ka viss tik sūdīgi, man liekas, tā kā, Nē, es esmu liels patriots. Tur būtu labāk, vai ne? Tur kaut kāda, protams, tur valdībai, tur nepiekrītu visu kaut kam un tā tālāk, bet kā Latvijai es zinu, ka es nekad nevarētu dzīvot tā kā kaut kur citu. Jā, to arī nav man ir pilnīgi tas pats. Jā. Es zinu, ir tādi cilvēki, kas saka, ka nē, viņi tur pīziņu vienkārši varētu citur dzīvot, ne? Un es arī esmu, mēs tev tādā ziņā vienā grozā, es nespēju iztauties, kas varētu dzīvot citur. Es vēl vienīgi esmu domājis pārziemot kaut kādā taizemē. Ko iemaukt? Pārziemot Indonēzijā. Iemaukt arī esmu domājis. Pārziemot... Indonēzijā vai tur taizemē vai kaut kur. Indonēzijai tagad tas karš ar Indiju vai tā bija Pakistāna? Kas tur šaudījās? Es domāju, ka Indonēzija nē. Kas tur ir Indija un kas tur bija augstāk bišķi? Indonēzija ir tā kā Pakistāna viņi nē, ko viņi? Nu, gan jau. Labi, nebrauksim mēs geogrāfijā iekšā. Bet par to patriotismu runājot, jā, man zin kā, no vienas puses dažreiz liekas, ka grūti un tā tālāk. Bet tas, ko tu teici par tiem brīžiem, tajos brīžos arī esmu nenormāli lepns, kad tu aizbrauc uz dziesmu svēkiem, tur ir 10,000 stāv uz skatuves, tu vienkārši domā, ka tu esi kādā filmā, viss tur vizuļo mirgot, liekas, un viņa ko nobļaujās viss reizē, vai ne, un liekas, vienkārši, wow! Vai ne? Vai tad, kad mēs tos okupekļus nogāzām, ka viss tiešraidē skatījās, kā tas... Tajos brīžos viss ir. Jā, ne? Un jau tā bronzas medaļa, kā mēs tur braucām. Jēzi, mēs ar sievu braucām arī sagaidīt tos džeks hokeju, vai ne? Tu biji uz vietas tur? Jā. Vienkārši, es tur redzēju, tur bija tā, kad reāli tā cilvēku masa bija tik liela, ka no viņiem
no viņiem cēlās garaiņi augšā. to Reāli es tajā redzēju. pūlī stāvot, tur iekšā, Jā. ja tu biji viens tas cīsiņš tajā visā barā, tur bija kaut kādi 30 grādi tajā, ja ne 35, tur stāvot tajā pūlī. Un vienkārši var redzēt, ka garaiņi vienkārši no tiem cilvēkiem. Okay. Tāda masa vienkārši. Ne? Un tajos brīžos man liekas, ka mēs tomēr esam stipra tauta. Jā, vai bet ne? tikai tajos brīžos. Jā, bet kāpēc tu domā, kāpēc tā ir? Kāpēc tas patriotisms, tas pozitīvisms un tas lepnums ir tikai tāds uzplaiksnījums, kas pāriet? Tāpēc, ka varbūt tad arī ir tas kaut kāds pozitīvisms, kad tajā ikdienā viņam ir tas četrnieks un tad viņam ir par ko papriecāties, bez pudeles. Kam pudeli, tas ir patiem tiešraidēm ar citu. Bet kam jānotiek, lai, kā tu domā, kam jānotiek, lai tā ikdiena būtu priecīgāka un patriotiskāka un tāda? Man liekas, ka pirmkārt ir jāpagaida, kad nomirs visi vecie politiķi, tie, kas ir ar to veco domāšanu, un nāks jaunie. Tad varbūt mums tā valsts attīstīsies bišķiņ, būs tāda labāka dzīves apstākļi cilvēkiem, un tad varbūt pacelsies viss tas pozitīvisms. Un uz vidējos sešnieciņu jau. Vēl saule pietrūkst. Tas īstenībā ir arī svarīgi. Pasies tagad. Vienkārši ārā ir 4 tumši. Jā. Un tas baigo prieku var nerad. Tas nerad baigo prieku, jā, tas gaišums iedod kaut kādu enerģiju un tā tālāk, bet man liekas, ka tomēr lielākoties viss ir galvā. Zini kā, ja tev ir gaišas domas un tu esi tādu pozitīvu to skatījumu, tad jau arī tev netraucēs ne lietus, ne tas, ka nav tur gaisa un tā tālāk. Man ir bijis, ka man tas reāli traucē, piemēram, šobrīd esmu tādā periodā, man pilnīgi pofīgi var tur... Man reāli traucē. Jā? Es tā kā nevaru, man tā diena ir tik mazāk, ja man kaut kas ir jāfilmē, tā kā ārā saturs. Nenormāli traucē. Tā čakarē šobrīd ir tik ļoti jāplāno. Jā, tas ritīgi ietekmē, jā. Kā tu vispār kaut kādai politikai seko līdzi? Vai? Nē, sekot, tā virspusē baigi dziļas nelien tur iekšā. Starp citu, savalkot to politiku ar to iepriekšējo tematu par to patriotismu, ne? Man tomēr, tagad pēdējos gados man arvien biežāk ir prieks par to, kad es redzu, ka tiek pieņemti tie patriotiskie lēmumi, ne? Jo ir, pārsvarā, es nezinu, man liekas, katrā valstī visi dirž pa savu valdību. Es nezinu, nosauc vienu valsts, kur iedzīvotāji nedomā, ka viņiem valdība ir kaut kāda krāni. Reāli, Šveica varbūt. Šveica varbūt, jā, viņi noslēpusies Alpos, vai ne, un tur neko nevar izdarīt, vai ne. Bet tiešām es redzu to pozitīvo tendenci, vai ne. Tas, ka mēs paliekam patriotiski un lai cik tas stulbi nebūtu, man liekas, ka tas Ukrainas karš, tas tieši gribēju teikt, ka tas ir ietekmējis. Viņš ir ietekmējis, jā, un Latvija ir nostājusies patriotiskā stājā, vai ne, par to, ka Tam es piekrītu, jā, un tas noteikti bija tas galvenais iemesls, kāpēc mēs kaut vai redz to, ko tu pieminēji, jau pieminekli, jā? Jā. Kāpēc viņi nevarēja ātrāk nojaukt? Jā, tāpēc, kad... Kam jānotiek, lai tu nojauktu tādu debilu pieminekli? Man liekas, ka tur, ja es pareizi saprotu, tur bija kaut kāds vienošanās par to, kad viņiem tur jāatstāja viņi. Ja es pareizi saprotu. Man bija arī sacījums, mēs ar čomiem runājām, kad mēs zināsim, kad mēs esam galīgi slīmi un tūlīt tās nomirsim, tad mēs tajā savā pēdējā dieniņā aiziesim un uzspridzināsimies pie tā pieminiekļa kopā ar viņu. Būsim kaut ko labi izdarījuši. Bet tagad jau nogāz viss. Var plāns atceļās, jā. Kaut kas cits patriotisks jāizdomā. Jā. Bet, kas notika šitām, pagaid, tu teici, bišķi seko politikai, jā? Bišķiņ, jā. Es nesaprotu, kas notika šitām Rīgas vēlēšanām? Es saukstos. Salkastos. Karoči, Rīgā mums te ir tā, jā, es jau pats vispār tur jau Šlesers. Kā Šlesers? Nē, viņš savācis vairāk balsis, bet reāli mērs jau tagad ir Kleinbergs. Jā. Bet... Un tas esot tāds fujeks, kas īstenībā tur kaut kāds bildes klīd, ka viņš tur esot kaut kādā autā, tur apvēmies, laikam, tā kā... Mums bija tieši tā izskatījās, jā, es jau neko negribu tagad teikt, jā, bet izskatījās un tur cilvēki teica, ka bija vīrietis, kurš bija līdzīgs Kleinbergam, un viņš tur bija kaut kur parabījies kaut kādā bārā. Mēs tieši vienā naktlokālā nesen spēlējām, un viņš ienāca, viņš tieši ienāca ar miesas sargiem tajā danceflorā, un mēs tieši, tu esi alumīnija cūka. Tas sakrita baigi.
Bet nē, tas vienkārši sakrit. Es nesaku, ka viņš tāds ir. Jā, nu tagad tu arī bišķi izlocies. Savādāks sūd būs. Nu, tā kā, Nē. Es izlocījos, tu arī kaut kā Man izlocies. ir Normunds līcis saukrastos. Tur viss kārtībā. Jā. Nē, bet ko es kroči kā par Rīgu, tagad mums ir Kleinbergs, jā, bet tas, kas, pa ko esmu šokā, kad uzvarēja progresīvi. Es nezinu, Es gan tā gaidīju, ka tā arī būs. Bet tu visu to virzienu atbalsti, tas ir tā kā... Nu, es teiktu, ka jā. Jā? Tu esi visiem Esmu progresīvs. Tu esi progresīvs pa visiem šitiem LGBT un tiem tur, jā? Nu, es tā kā negribu viņus apspiest, jā. Jā. Nē, labi, es jau viņus arī negribu apspiest, vai ne? Bet ka mūsu valdošā vara Rīgā ir tāda, kas ir vairāk vērsta uz mazumu, kā saka, nekā uz lielumu, tad man atkal... Nu, nezinu, nav jau tik traki, man liekas, ka vienkārši to pamana. To ļoti pamana, kad agrāk par to tik ļoti nerunāja, agrāk to tik ļoti neatbalstīja. Tagad ir kāds, kas to varbūt vairāk atbalsta, bet man liekas, ka tas nav tik traki, kad par to būtu jāstrauc. Es nezinu, es viņiem palasīju tur to programmu, man likās. Jo, zin kā, man liekas, ka progresīvi arī tie bija tādi viens no variantiem, kad nācās vēlēšanas, ka tu lasi tās programmas un sākumā izstāsti it kā virspusē viss baigi labi. Un, kad tu sāc tur lasīt dziļumā, tad jau tur sāks tāds wow. Nu, es tā kā, Nu, es gan tur dziļumā neesmu iedziļinājies. Bet man atkal liekas kaut kāds šlēsers, kurš stāv un stāsta, ka hei, mēs tagad dosim par katru bērnu, kas piedzims 50,000. Īstumā varētu tad, jā. Un tā, kad cilvēki tam tic, ticēt tam, kas tie pa cilvēkiem? Bet šlēsers gudrs, ne? Viņš reāli paņem kaut 10 gadu pauzi. Viņš ir, jā. Viņš paņem 10 gadu pauzi, nomainās reāli, kā saka, paudze. Viņš ienāk. Lielākā daļa vēlētāji nezinu, kas tās ir, ko viņš slikts ir, pasieši baigi motivēts. Tādā ziņā. Tā. Ja tu varētu šajā pasaulē darīt pilnīgi jebko, un tev, piemēram, tāda lieta, kā nauda vispār neeksistētu. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, visi dara, ko viņi grib, vai ne? Un vienkārši tu vari visu dabūt, tas nav jautājums. Jā? Ko tu darītu? Vai tu reāli darītu pilnīgi to pašu, ko tu tagad dari, vai tomēr kaut kas atšķirtos? Kaut ko būtu jādara. Savādāk jau tas viss atkal aiziet, man liekas, līdz pilnīgai pakaļai, ja tu neko nedarītu. Bet es domāju, ka... Nē, es domāju tādā ziņā, skaties, piemēram, ir audio kvartāls un ir tavs TikToks, jā. Tie ir divi tavi ienākuma avoti, vai ne? Vai es to darītu, ja man būtu nenormāls piķis? Nē, vai tu to darītu, ja nauda nebūtu vispār jautājums, vai tu vēl projām darītu to pašu, vai tu darītu kaut ko citu? Es domāju, ka ar mūziku es noteikti nodarbotos. Es tikai to attīstītu daudz tādā augstākā līmenī. Jo, kad būtu nauda, tur varētu uzreiz nenormāli foršs videoklips filmēt, tur ierakstīties pie kaut kādiem super pasaules producentiem. Es domāju, ka es pat tajā virzienā ietu un darītu to. Tas man ļoti patīk un vienkārši to daudz augstākā līmenī. Un tie sociālie tīkli tāpat darītu, vai tas būtu mazāk tad? Tad es laikam vairāk būtu tomēr uz to mūziku. Uz mūziku, jā? Jā. Ok. Pagaid, un tu tieši tajā audio kvartālā tu arī tieši ģitāru spēlē, jā? Un tev tas ir tāds ritīgais tavs dzīves aicinājums to giču maukt, jā? Jā, man patīk ļoti. Tad, kad ir tādi tieši audio kvartāla koncerti, tad, kad mēs tos kotlišnieks ar to otru grupu. Tas jau ir bišķiņ tāds, ir citreiz ritenīts un citreiz negribās. Bet tad, kad ir audio kvartāls koncerts, tas ir, jā. Tas ir vienmēr labs, jā, tur nekad nav slikts emocijas, jā? Jā. Okay. Tu esi kādreiz uzņēmies kaut kādu tādu risku, kurš tev ir, kas ir baigais risks bijis, bet viņš reāli ir atmaksājies? Zinu, vienalga, vai tas kaut kāds finansiāls lēmums vai kaut kāds tur... Jā, tur uzlicis ruletē sotaku risku. 100 eiro uz ruletē. Es esmu arī vienā brīdī bišķiņ aizrāvies ar šitām lietām. Mazu brītiņu, jā. Tev ir bijis, ka tu esi aizgājis, bišķiņ neceļos, jā? Jā, tu uzņemies to risku tur. Jā, ko tu darītu? Tu tieši to ruleti arī griezi? Nē, kaut kā tur blackjacku, tad totalizators. Bet es tā veiksmīgi tiku no tā ārā, jā. Kā tu tik no tā ārā? Vienkārši pierakstījies, lai... Beidzās nauda. Nē. Beidzās vienreiz nauda, pēc tam otrais nauda, tad kaut kāds tur no valsts ieņēmuma dienesta vēstules, ka kaut kas nav nomaksāti visādi nodokļi un tā. Tu jau biji reāli jau ieberzies jau tajā brīdī, jā? Zini kā, tur īstenībā ir tā, kad mums Latvijā, ja tu laimē virs 3000, tev ir jānomaksā nodoklis. Kaut kāds nodoklis tu laimē. Kaut 4. daļa.
Bet tur ir bišķiņ tā kā nepareizs tas līkums sastādīts, un sanāk tā, ka ja tu, pieņemsim, ieliec iekšā kaut kādā toķikā sotaku, un tu viņu izņem ārā, pāc. Bišķi jāpadomā. Pārfilmēm. Ieliec sotaku toķikā, Es sapratu. Tu saprati, ko tu gribi teikt? Piemēram, ja tu ieliec 100,000 toķikā, un tu pakās 70, un tev paliek 30, tātad tu izņem tagad 30 ārā, tas skaitās it kā tu esi laimējis 30,000. Īsti jau nē, bet... Un no tā tev ir jānomaksā nodoklis tagad. Kaut gan tu esi pakās 70 štukas, bet tas tiek uztverts, ka tu esi laimējis 30. Tas ir labs prikals. Un nomaksā 25%. Tas ir biznes. Jā. Tas ir biznes, vai ne? Okay. Sakārtojiet, lūdzu, šo vispār aizveriet azartspēles, ko es te runāju. Aizveriet azartspēles. Jo man ir piedāvājuši arī reklamēt, tur naudas ir pilnīgi citas. Tur ir pilnīgi citas naudas. Tāpēc jau visus reklamē, jā. Bet īstumā interesanti, ka tu zini, tu esi pats kaut kāds aparāts, tur kaut ko spēlējis, vai ne? Bet tu tagad esi atteicis reāli tādiem piedāvājumiem, kas būtu uz kaut kādiem... Jā. Kā tā? Tas nav nekas labs. Es arī pazīstu cilvēks, kas ir pilnīgā pakaļā dēļ visām azartspēlēm. Tā ir milzīga atkarība. Ja tu tur tiec iekšā, viss ir slikti. Un plus es sabojāšu to savu tēlu. Būs ļoti daudz uzņēmumu, kas ar mani negribēs strādāt. Tāpēc, ka sadarbojos. Jā, tā kā ir pat bijuši, esmu prasījis arī tā kā vaicājis, kāda ir attieksme uz to, lielie uzņēmumi daudz. Viņi uzreiz saka, tad mēs ar tevi nestrādāsim, ja tu... Bet viņi kārdina, viņi piedāvā... Viņi piedāvā tādas, ka tev pietiek ar viņu vienu pašu. Jā, bet viņi tā gan jau tāda nestabils, nezinu, cik viņi uzticam. Jā, tas zin kā, tas īsti pēļņi. Pīķis ir, viņi vienu dienu paņem ārni, vienu dienu paņem kādu citu, viņiem pofīgi, ne? Zināt, tie tādi lielie uzņēmumi, kas varbūt nav tik svaidīgi ar naudu, viņi tev vairāk novērtē bišķi. Un tur arī īstumā tas TikTok prikals, kur ļoti daudz kaut azartspēļu kantori taisa kaut kāds vidiks, kur paņem dīvainus cilvēkus, iesmērē viņus tur, nezinu, ar eļļu, dod viņiem kauties. Tā kā viņš skatās, viss priecājās. Un tas ir labs, jā. Super, Galvenais, lai nereklamēja azartspēles. Bet viņi reklamē. Tas ir slikti, bet iesludināt kaut kādus cilvēkus un dot boksēties, kāpēc ne? Nē, tā jā. Super. Okay. Labi, Arni, mums ir stunda izticējis, un tagad tu esi nofiltrēts, jā? Tagad es kaut ko vairāk par tevi sapratu, skatītāji kaut ko vairāk par tevi sapratuši. Tā kā piesakojiet noteikti, Arnim piesakojiet sociālos tīklos, kā to var atrast? Arnis apakšvītra Ozolins. Jā. Visur, arī Instaņā. Un pa to ēšanu tur bija kaut kas? Arnis ēd, jā? Arnis ēd, jā, vai Arnis apakšvītra garšo apakšvītra ēst. Jā. Super, tā kā piesakojiet arī mani Instagramā, varēsiet ar laiku uzdot viesiem jautājumus. Tā kā paldies par skatīšanos un tiekamies jau nākamajā epizodē. Čau! Viss. Šeit nav masku, nav lieku sienu, vārdi plūst kā upe dienu. Tu nāc un runā, viss ir vaļā, uguns deg un doma klaļā. Teikumi griežas, kā augstāk, sarunas kvēl, kurš gan spēj tās apstādināt. Un tagad tu esi nofiltrēts, tev nav kur slēpties, nav kur iet. Un tagad tu esi nofiltrēts, brīvs kā vējš, ko nevar apturēt. Dzirksti met, te nav cenzūras, nav nekas lēts. Atver muti, jūti brīvi, tevis nekā nav šķīvi. Teikumi griežas, kā augstāk,